Mūsu mobilā ikdiena ir tāda, ka mēs visi atrodamies darbā, tur fiziski nemaz neatrasdamies. Mēs varam būt transportā vai, piemēram, parkā, un atskan liktenīgais zvans. Visticamāk no klienta vai no priekšnieka, un kādam steidzam kaut kas ir jāizsūta. Agrāk mēs metām visu pie malas, devāmies uz biroju pie datora. Tagad mēs izvelkam savu vietālruni no kabatas, vai vēl labāk, planšetdatoru no somas un mierīgi visu nosūtam. Mūsu šīs dienas salīdzinošais tests kopā ar ekspertu Intu Krastiņu noskaidros, kas ir labākais planšetdators. Testā planšetdators ikdienas lietošanai piedalās 3 dažādas ierīces – Acer Iconia Tab A510, Samsung Galaxy Note 10.1 un Samsung 700T Slate PC. Intu, pastāst, kas mainījās tajā nedēļā, kad tu lietoji planšetdators? Vai viņi kaut ko izmainīja tavā, izklaides dzīvē vai darba dzīvē? Patiesībā bija interesanti tas, ka viņi man bija daudz. Man pavērās iespēja paskatīties, kā viņi kopīgi var darīt vienu lietu, ko es daru. Piemēram, esmu pārgājis no papīra bloknotiem uz tabiem un ļoti aktīvi viņu lietoju. Arī gan e-pastus lietoju, gan kalendāru plānošanas. Būtībā planšeta aizstāja ļoti daudz funkcijas, ko es daru telefonā. Pirms ķeramies pie planšetdatora izpētes, lūk noderīgi komentāri no nākotnes parka pieaicinātajiem ekspertiem. Sveiks! Ja kaut reiz aizdomājies par planšetdatoru iegādi, var dot tev dažus vērtīgus padomus. Numur 1. Izvēlēs 10 colu vai līdzīgi izmēru planšetdatoru, ja esi gatavs to nesāt līdzi somā vai turēt mājās. Izvēlēs 7 colu vai līdzīgi izmēru planšetdatoru, ja vēlies to ievietot žaketes kabatā un būt aktīvs visu dienu. Vēl viens padoms. Noteikti izvēlēs planšetdatoru ar simkartes atbalstu. Tu varēsi lietot internetu gan uz ielas, gan mežā, gan pļavā, jebkur, kur tu to vēlies. Un vēl viens ieteikums – noteikti pievērs uzmanību displejam, jo viss saskarsme notiek caur displeju. Mums šķiet, ka šobrīd planšetdators ir kā palielināta izmēra mobilais telefons, kuram līdz datora funkcionalitātei tomēr vēl kāds ceļa gabals ejams. Vai tas tā ir? Varbūt, ka līdz 26. oktobrim tā tiešām arī būs. Bet pēc tam visam vajadzētu ļoti strauji mainīties, jo principā priekš manis personīgi, ja tas jau ir mainījies, jo man tā planšeta ir principā vienīgais un tiešais darba instruments, jo man uz viņu ir tas Windows 8, kas man ļauj viņu lietot gan tiešām vienkārši tādā, varētu teikt, tautiski bakstīšanās režīmā, ja? Un tai pašā laikā, ja, pateicoties tam, ka tur ir tas Windows 8 virsū, es varu, izmantojot pāris sīkas lietas, ja, pārvērst viņu par pilnvērtīgu datoru, kas man kalpo arī satura radīšanai. Lūk, tagad gan ir pienācis laiks testēt mūsu planšetdatorus. Mēs varētu sākt tieši ar to, kas atrodas tev vistuvāk. Jā. Šajā gadījumā mums šeit ir Acer jaunākais izstrādājums planšetdators. Viņam ir interesants pārklājums šeit, būtībā ar ko viņš ir. Viņš tāds nevar redzēt skrāpējums, jo viņam ir punktaina virsma. Uz Android operētāja sistēmas balstītais Acer Iconia Tab A510 ir aprīkots ar 4 kodolu procesoru un 1 GB operatīvo atmiņu, kas pēc Inta domām tomēr ir pamaz. Ierīcē var ievietot gan microSD atmiņas karti, gan arī SIM karti, lai nodrošinātos ar mobilo datu savienojumu. Ekrāns pēc Inta domām ir pārlieku graudains. Vēl bija interesanti, kad viņam ir uztaisīts būtībā skaņas sistēma Dolby Digital Plus. Drusku patīkamāka skaņa, dzidrāka ir. Baterija turēja, ja es mūziku klausījos, es arī skatījos, cik ilgi viņš mūziku var spēlēt no viena. Šajā gadījumā internet radio klausījos, tad 14 stundas viņš izturēja. Kopumā Ints ar Acer planšetdatoru sniegumu un izskatu ir apmierināts. Vienīgi prasītos mazliet lielāku operatīvu atmiņu. Pēc Inta domām labs un cenai atbilstošs budžeta planšetnieks. Nākamais eksemplārs mums ir Samsung nošu planšete. Šī ir visstilīgākā. Viņam ir balts rāms ap ekrānu, sudrabota virsma. Tā kā, Samsung Galaxy Note 10.1 ir vieglākais un plānākais no šī testa dalībniekiem. Darbojas uz Android bāzes, un tas ir aprīkots ar 4 kodolu procesoru un 2 GB operatīvo atmiņu. Ints uzteica ekrāna kvalitāti un arī korpusa priekšpusē iebūvētos skaidruņus, kas nodrošina labu skaņas sniegumu. Nonstopā skandējot interneta radio, Note 10.1 planšetdatora baterija izturēja 20 stundas. Līdz nāk stailus iekšā. Tausts.
Stylus, ar kuru palīdzību var būtībā gan rakstīt, tad veikt piezīmes. Uz stylus ir tāda maza podziņa, kuru nospiežot un pieturot, viņš uzņem ekrāna bildi. Un es viņu varu tālāk izmantot jau būtībā. Respektīvi, uz uzņemtā attēla tu vari izdarīt kaut kādas piezīmes un pierakstus. Jā, un nosūtīt pa e-pastu. Tā kā viņā var ievietot simkarti, iepriekšējā arī varēja simkarti ievietot, tad ar šo jau var zvanīt pa telefonu. Samsung Galaxy Note 10.1 planšetdators pēc Inta domām ir patiesi labs risinājums gan darbam, gan izklaidei. Jaudīgs, plāns, salīdzinoši viegls un iebūvētais S-Pen irbulis dāvā unikāli noderīgas papildiespējas. Vienīgi korpus šķiet plasmasīgs un slidens. Bet tagad kārta trešajam testa dalībniekam. Lūk šim. Šis ir mums vissmagākais un vislielākais eksemplārs. Mēs redzam, uz podziņas ir virsū uzzīmēts lodziņš. Tātad šī ir planšete, kura vairs nav jau planšete, bet ir planšetdators, kurš ir aprīkots Windows 8 operētāja sistēma. Intel i5 procesors, 4 GB operatīvā atmiņa, SSD cietais disks, varētu padomāt, ka saucam jaudīga klēpdatora parametrus. Tomēr tas ir lūk šis Samsung 700T Slate PC planšetdators. Pēc Inta domām nopietnas biznesa instruments. Ar komplektācijai iekļauto bezodu tastatūru un statni, kam ir virkne papildus pieslēgvietu, ierīce ātri pārvēršas klasiskā darbstacijā. Šeit jau mēs varam izvietot tās aplikācijas, kas mums ir pierastas. Ja mēs lietojam Outlook, mēs šeit varam dabūt Outlook iekšā. Šeit ir Microsoft Office, piemēram, pieejams. Šeit var arī uzlikt tātad programmatūra, kura strādā uz normālu Windows darbstacijas. Ņemot vērā šī planšetdatora jaudas parametrus, kas uz tā ļauj pat uzspēlēt kādu grafiski prasīgu datorspēli, jārēķinās, ka baterija nebūs tik izturīga kā pārējiem šī testa dalībniekiem. Interneta radio režīmā dators novilka 4 stundas. Tas ir veids, kādā var apvienot gan datoru, gan planšeti būtībā. Respektīvi, šis noteikti varētu būt tāds gadījums, ko varētu ieteikt cilvēkiem, kas meklē datora aizvietotāju. Jā, tieši tā. Raugoties uz Windows 8 planšetdatoru, man jāatzīst, ka nav vairs tālu tie laiki, kad mums vairs nevajadzēs savās somās stiept līdz kilogramīgus dators vai vēl jaunāk turēt tos mājās uz galda. Šāds te kopā ar tastatūru arī paveiks mūsu ikdienas darbus. Bet nākotnes parka redaktoru un ekspertu viedoklis par katru no testa dalībniekiem. Acer planšetdators ar Android operētāju sistēmu. Maciņam draudzīgs, ar ietilpīgu akumulātoru, korpuss neskrāpējs, bet HD laikmetām ekrāns par vienkāršu un graudainu. Samsung planšetdators ar Android. Viegls, plāns un ļoti jaudīgs. Komplektā esošais irbulis noderēs gan darbam, gan izklaidei. Vienīgais ir tāds nedaudz plasmasīgs uz tausti un slīd ārā no rokām. Samsung planšetdators ar Windows 8 operētāju sistēmu. Hibrīds, nākotnes vēstnesis, bet jauda prasa savu un baterija netur līdz pārējiem testa dalībniekiem. Komplektā nāk dokstacija un tastatūra, lai jūs to viegli varētu pārvērst par darba staciju. Bet tagad atgriežamies studijā, lai uzzinātu testa uzvarētāju. Testa rezultāti ir apkopoti. Gan eksperts, gan nākotnes parka komanda par planšetdatoru testa uzvarētāju nosaka Samsung Galaxy Note 10.1. Savukārt nākotnes parka atzinība tiek planšetdatora nākotnē Windows 8 darba stacijai ar atsevišķi pieejamu tastatūru.